Vasali Latgulas stundī studējā Tenis Bikovskis. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs Jordaņu kapitols šūgot par sevišķim nūpalnim Latvijas valsts lobā ar atziņeibas krystu apbalvosi par atziņeibas krysta kavalieri īcieļs gimiņas orsti Rutu Muraškinu no Bolvu nūvada Viļakas. I Rutu Muraškinu, kas ikdīnā, ka gimiņas orsta darbojās Viļakas veselības aprūpes centrā, šodien tad arī esam aicinoši sarunu par orsta darbu pīrūbežā, par gimiņas orsta ikdīnu, par šodiendīnas orsta darba izaicinojumiem, dažādokim procesiem ap veselības aprūpi, ka arī, protams, par augstu apbalvojumu i dzeivi kai taidu. Muraškins kundze, ko tad jūs nūzeimē valsts svātku uz 18. novembrī i prezidenta pilī, prezidenta rūkam saņemt tādu augstu valsts apbalvojumu, kā atziņeibas krystu? Tas tā kā deva pārliecību, ka tā kā nav par velti tas viss bijis. 40 vairāk gadu man ir prakse. Es esmu centusies un strādājusi. Un atzinība vienmēr ir patīkami. Te lielāko atziņība jūsu darba mūžā? Teiksim, tāda izteiksme, jā, bet atzinības, kas nāk no pacienta, tās arī ir daudz, ir svarīgas, un tās jau es esmu saņēmusi visas dzīves laikā. Bet šis ir tāds noslēguma atzinība. Noslēguma. Jūs arī sacāt, ka tī 40 darba godi tiem klausētājiem, kuri varbūt nav no Viļakas puses, par jūs mozog zina. Pastāstīt par sevi, ar ko jūs vispār nūlēmat savulaik studēt medicīnu? Tas tāds garš varētu būt stāsts, bet vai to vajag? Bērnībā slīmoju, ar medicīnu biju pazīstama, un tā, teiksim, man tas viss ļoti interesēja, un tā, bet kādā klasē 10. es apzināti sāku mācīties ķīmiju un visu ko papildus, bioloģiju, ar apziņu, ka es gribētu būt par ārsti. Un tad tas izdevās. Reigā studēt. Jā, tā. Par to darbu, par ikdīnas darbu Viļakā varbūt seikāk parunājam. Cik jūsim kūpumā ir pacientu, kāda tad ir te darba dīna jūsim? Tātad šobrīd pacientu ir 1200 kaut cik. Diemžēl tie pacientu skaits samazinās. Saprotat, kādēļ? Viņi atkrīt. Kādi aizbrauc, kādi pavisam atkrīt, un teiksim, kādreiz, ja bija šie 1500, tad tagad ir 1200 pāri, ko es nodošu doktorei Feldmanei. Tā darba diena sākās, protams, ar pieņemšanu, jo pacienti tā nāk, un viņiem vajag parunāties un izrakstīt visu ko, un tā. Tad ir izsaukumi, ja ir izsaukumi, un tad ir garš papīru darbs. Te birokrātija jūtat tū papīru birokrātiju? Ļoti jūtu. Tā ir ļoti daudz, un teiksim, es esmu, ja tā padomā, ja tagad paskatās man aiz muguras, tur ir tāda mana rakstniecība tajās kartiņās. Tur taču viss ir pierakstīts un sarakstīts. Un tas aizņem daudz laika un arī pietiekoši resursu, nervu un visa kā. Jūs sacāt ap 1000 tūs pacientu, cik dīna atnok, cik nedeļa apkolpēt spējot? Tātad, teiksim, ja ir 20, tad tas ir tā kā normāli, bet man ir bijusi diena, kad es pieņēmu 51 pacientu, un protams, ka ir bijusi diena, kad ir 12, bet tas ir retāk. Bet tā ap 20, 25, 30, tā ir ikdiena, tā ir parasti. Bet vai atliek darbs arī, vai atliek laiks arī privātai dzīvei, atpūtai, kādiem hobijiem varbūt?
Jā, laukos. Laukos man ir lauku māja, man ir zeme, kur aug kartupeļi un bietes, un puķes daudz ap māju. Un, atliek, man ir mazbērni izauguši, ja gan mani daudz neapgrūtina. Mazbārņi vai arī kāds no radinīkiem ir arī aizgojis medicīnu, piemēram, studēt? Nav tāda pormontojamība? Nezinu, vai tā var teikt. Mans māsas mazbērns mācās par masīri patreiz. Pieņemsim, ka tā ir pārmantojamība. Bet mani bērni ne. Jūs esat arī pēdiatra, faktiski abas šos, un arī arodslimību ārsta šos specialitātes teikai izadūdās savīnoti, faktiski sanāk, ka ģimeņas ārstam ir joprūt ļoti daudz, kas var sacēt pilnīgi viss. Jā, vai šīs specialitātes man ir ļoti daudz palīdzējušas, jo pediatrijas zināšanas, tas ir ļoti būtiski un svarīgi. Es tā drusku tā kā baidos, ka jaunajiem kolēģiem, nezinu, vai šīs zināšanas ir tik plašas kā man, un tā interesēs, labprāt noklausos jebkurus pediatrijas kursus arī tagad. Arodārsta, tās ir ļoti tādas īpašas zināšanas, kas negluži katram ir, un arī ļoti palīdz ikdienas darbā. Cik mēs jums zināms, 20. decembrī jūs nodūsit savu ģimeņas ārsta praksi jaunai doktorei Feldmanai, jūs arī to tikko sarunas sākumā jau pīmiņāt, tad jūs ejat pilnīgi pensijā, vispār pārtrauksit darbu, vai tomēr vēl medicīnā paliksit? Nē, pilnīgi pārtraukšu, būšu pensionārs. Jūtat, ka jau tā jau jodara tomēr? Jā, kaut kad viss beidzās, un šis laiks ir man pienācis, un es priecājos par to. Būs ļoti labi. Sanāk, arī valsts prezidenta šis lielīs apbalvojums tā kā ļoti tāds liels, skaists punkts. Jā, es par to priecājos. Jūs šo praksi nodūsit jaunai doktorei Feldmanai, doktora vītējo ībraucēja, izstāstīt seikvāk. Droši vien, ka jāsaka, ka iebraucēja, dzemdēja bērniņus, tagad izies no dekrēta un nāks manā vietā strādāt. Tas ļoti, ļoti izdevīgi, ļoti priecīgi, ka maniem pacientiem būs savs doktors un manām māsiņām būs darba vieta, un ļoti, ļoti priecīgi tas viss ir. Bet kā šeit tāda, faktiski nūdūšana, ģimeņas ārstes prakses nūdūšana jaunam kolēģim noteikti, jūs jums faktiski tātad vajag visu dokumentāciju un tomēr arī kaut kādā veidā, īpazīstinot arī ar tīm pacientiem, vai ne? Jā, tas patreiz notiek. Doktore atver jaunu praksi, viņa ar Nacionālo veselības dienestu kopā to visu dara. Tātad mēs tur kopā kārtojam dokumentus, iesniegumus, manu iesniegumu par to, ka es aizeju viņas iesniegumu, kā atnāk un tā tālāk. Bet viņa nāk uz pieņemšanu praksē, viņa jau sāk pieņemt šos slimniekus, kas būs pie viņas. Viņa sāk iepazīties un jā. Tātad jūs jau kūpā strodojat nedaudz? Jā, negluži tā cieši roku rokā. Viņa vienā kabinetā, es citā. Mēs pieņemam slimniekus, mēs konsultējamies par to, ko mēs šobrīd esam pieņemuši, uzzinājuši un kas notiek. Bet kāda tad situācija ir Viļakā? Tad jūs vēl kolēģi internetā atrūdu, ka uz visu Viļaku ir 2 ģimeņas ārsti, pareizi, vai tomēr vairāk? Jā, šobrīd jā. Tad bijis tagad doktore Feldmane un vēl viens ģimeņas ārsts. Doktore Stubailova, jā, Žverte. Pīteik ar tīm 2 iz visu Viļakas bejušo nūvodu? Es uzskatu, ka pietiek. Pēc pacientu skaita, kā tiek uzskatīts, ka, pilna prakse ir 1500 slimnieku. Ja ir 1200, tas tātad, vēl ir rezerve. Un šo slimnieku nepaliks vairāk.
citos Latvijas vītos ir dzirdēts tūmēr, ka šai orstu pieejamība, ka orstu trūkst un arī ir daudzi pogosti, daudzi pat nūvodu nūstūri, kur nav šūs ģimiņas orstu. Tad faktiski pie jūsim Bolvu nūvodā, tai situācija tad nav tik švaka, kā pore daudz kur citur Latvijā. Varbūt es uzskatu, ka ir normāli. Un Bolvos ir pietiekoši daudz dakteru un rekur Viļakā arī ir Štilbēnos un Baltinavā un Žīguros. Ir cilvēki, ir ārsti. Bet kā vispār jūs to vērtējat, tūs jaunūs orstu situāciju šūbreit, ir dzirdāts, ka tomēr, jaunīši šūbreit varbūt retāk izavielās studēt medicīnu nikai savu laiku, jūsu laiku, tā sakūt. Nezinu. Es domāju, ka izvēlās studēt pietiekoši daudz. Tikai vai jebkurš jaunais, kas ir beidzis šo mācību, nāks strādāt uz Viļaku, uz Štilbēniem, Baltinavu? Drīzāk, ka nē. Teiksim, tais nomalēs, varbūt šo ārstu būs mazāk. Bet kā tai sadarbība ar jaunīm orstim notiek? Jūs jau tikko sacījāt par doktori Feldmani. Notiek tai sadarbība ar rezidentiem, kaut kā jaunī speciālisti, piesim, brauc kaut kādos praksās? Negluži Viļakā. Varbūt Balvos, varbūt pie doktoris Līgas Kazlauskas, tur vienmēr ir rezidenti, varbūt pat 2 un vairāk vienā laikā. Teiksim, ja tā runā, tad šo rezidentu doktori Feldmani, es sameklēju tad, kad posos izlēmu, ka tad es iešu pensijā. Un sameklēju viņu pie doktoris Līgas Kazlauskas. Ja nebūtu Līgas mūsu rajonā, es tā kā arī nezinu, vai šeit būtu tik daudz to rezidentu. Bet parunāsim par tu profesijas, par tu orsta prestižu. Piemēram, šūbreit arī Reigas Stradiņu universitātes pietņīki ir sokuši tādu pietiejumu, kuri pietēja kas tad attur šos jaunus cilvēkus, gan īt studēt medicīnu, gan arī tad, kā es tikko sacīju, mocētīs šo medicīnu, un jī pietūt mēģina saprast, kas attur? Jūsuprot, kāds tad ir tas šūbreit prestižs, varbūt tai birokrātija, par ko jūs jau sarunas sākumā pīmiņāt, tas administratīvīs sloks, ka ir tik daudz kartiņu jāizpilda. Jā, tās kartiņas, kā man, tad, kad es vēl mācījos, mums pasniedzēji teica, jūs tās kartiņas pildat priekš prokuratūras. Neteiktu, ka ir slikts. Ārsts tomēr ir ārsts, un teiksim, es arī daudz laba zinu, un es esmu visās dzīves laikā daudz laba saņēmusi, bet teiksim, tātad, no mūsu puses, to, ko es sajūtu no mūsu novada, tad, kad tie jaunieši iestājās, tagad tas bija institūts, tagad tā ir medicīnas universitāte. Tagad ir vairākas vītas gan Latvijas universitātē, gan Stradiņu universitātē. Viņi iestājas, un viņiem šķiet, ka tas iestājas, un viņi jau ir padarījuši darbu. Bet tās mācības jau pirmā mēnesī, jau pirmā semestrī viņas paliek ļoti grūtas. Pie kā, manuprāt, tie jaunieši nav pieraduši. Viņi nav gaidījuši, ka būs tā. Un, teiksim, es daudzus zinu, kas atsijājas, kas atkrīt jau šai pirmā semestrī, jo tas ir tāds ļoti liels darbs, tas nav tā viegli. Lūk, tā ir viena tāda daļa. Un līdz ar to, teiksim, arī tie citi tur tā neraujās ļoti stāties iekšā. Orsta profesijas prestižs, jūsuprot, tūreiz 40 gadus atpakaļ bija prestižoks, vai tagad tas ir prestižoks, vai tā ļoti grūts tū pasciet? Grūti pateikt, grūti salīdzināt. Jūsim tūreiz, kad jūs bijat jauna daktera,
Kas bija pats svarīgākais? Dēļ ko, piemēram, jūs palikot Viļakā, jūs kaut kur neaizbraucat uz Reigu, kaut kur uz lelokom pilsātom, jūs tomēr esot šeit beisa. Šobrīd jaunam speciālistam, jam, protams, ir savas prasības. Kā arī tu var salīdzinot? Jā, tātad, tas ir atkal īpašs stāsts. Es tad, kad beidzu institūtu, es izcīnīju cīnījos par to, ka, lai es varētu palikt Rīgā tik ilgi, kamēr mans vīrs beidz mācīties. Un tātad īstenībā pirmos 5 gadus pēc beigšanas es strādāju Rīgā. Es strādāju ātrā palīdzībā un es strādāju arī poliklīnikā un bija tas darbs. Bet tad tas bija apzināts lēmums, ka mēs pārcēlāmies šeit uz Viļaku, uz manām mājām, jo man tā kā gribējās uz mājām. Vilkaus sātu sapratot, ka nekur nav tik labi kā mājās, jā? Nekur nav tik labi. Man vajadzēja, ka, lai es varu pārkāpt pār slieksni un iekāpt pienene, un te ir mani draugi, ģimene, mājas. Un tad es atnācu uz Viļaku strādāt. Vēl laimīgi sagadījās tā, ka tai Viļakā bija darba vieta. Varēja gadīties arī tā, ka te nebūtu vietas, te nevajadzētu tādu pediatru ārstu, bet tajā brīdī vajadzēja un tā es te varēju strādāt. Jūs arī tikko pīmiņāt, ka jūs otrajā palīdzībā esat strodoši šobrīd. Daudz teik arī diskutāts arī mēdījos par šo izmaiņu neatlīkamos medicīniskos palīdzības dīnesta darbā. Viļakā tātad, ka tikko noskaidrojam, esat jūs 2 ģimeņas dakteris i vīna NMPD brigāde, kura bāzāta Viļakā. Jā, Viļakā. Kā jūs skatāties uz tom reformom, kā jūs varat pavērtēt to NMPD darbu, jo tomēr ir dzirdēts, ka kaut kur Latgolā būs vītas, it kā varbūt jūsu pusi tas mozoks kars, bet piemēram Ludzā vai Kroslovā varētu būt kā kādu nakts brigādi nūnam, kā tas ir tāda medicīnas darbinīka pusis? Pirmkārt, NMP dienestam cilvēki ļoti uzticas. Es pat teiktu, no ģimenes ārsta, no visiem viedokļiem. Viņi vispirms uzticās ātrai palīdzībai. Ka viņas slēdziens, ka viņa atbrauks, tas visiem ir ļoti svarīgi. Un tātad, bet līdz ar to tie cilvēki to NMP daudzreiz izsauc, tā kā nezinu vai vajadzīgi, nezinu vai 100% tā vajag. Tātad pieraduši, ka jī vidmār palīdzēs? Jā, kā viņi ir, kā viņi var nebraukt, viņi brauks. Un, teiksim, interesantākais izsaukums bija manā dzīvē. Tātad sauc ātro palīdzību. Kāds karājās stabā. Varat iedomāties izsaukums, kāds karājās stabā. Ārprāts, braucam, steidzīgi. Kas tai stabā karājās? Tas izkritis, tas, kur pietin vadus, es pat nezinu, kā viņu nosaukt, elektrisks tāds kaut kas karājās stabā. Tas ir no jūsu praksis? Jā, tas ir no manas prakses. Izsista acis, vecim iesita ar kulaku pāci, tagad tur ir zilums. Tātad, teiksim, tas tā tiešām ir stipri jāpārdomā, kad un kā to ātro palīdzību izsauc. Bet vispār tā ir drošība. Un, teiksim, mūsu satraucošajā dzīves laikā, kad mēs esam te pierobežā, un ja tās ātrās palīdzības nebūs, teiksim, tas ir viens no variantiem, kur tas cilvēks var pazvanīt, ja viņam ir neraža, ja kaut kas noticis. Jo, teiksim, nav tā, ka visur apkārt ir robežsargu numuri,
policijas, var būt, bet vai kurā gadījumā sauks policiju. Bet, ja ir palīdzība, ātrā palīdzība, tad tas numurs ir zināms un tur var griezties. Bet uz taidim novadu centrim, kā piemēram Preili, Ludza, zinām, ka bija 2 brigādis naktī. Ja tur palīk vīna, ko jūs, kā ģimeņu sorsta, sakot uz taidu teritoriju, zinot arī ar pieredzi, ka jūs arī pošās uz otrajā palīdzībā strodojas, naktī vīna brigāde tādā Ludzā, piemēram, vai tādā uz Preiļūs? Centros nav labi. Vajaga 2 brigādes, jo viņas arī izbrauc uz laukiem un tas aizņem lielāku laiku. Tas nav tā, ka ļoti ātri var piebraukt kaut kur tuvumā pie cietušā, pie vajadzības. Dēļ ko tei diskusija par to ir sokusies vispār? Dēļ ko, nezinu, tas 1 600 000 nav saglabot NMP dienestam un dēļ ko mēs vispār šobrīd par kaut ko tādu runājam, jo tas tomēr ir drošības vaicojums teišam valstī, naudas trūkst uz tādam, faktiski vissvarīgākam lītam. Es šo nevarēšu atbildēt. Es nezinu. Bet pārdomos es redzu, ka jūs esat par tādu tēmu. Jā, protams. Jā. Bet runājot par šīm 2 cilvēkiem brigādē, 3 cilvēkiem arī ar savu pieredzi. Jo ir tagad daudz diskutāts, ka daudzos vītos tātad porīs uz šīm 2 darbiņīkiem brigādē, nav uz KBE 3. Ziniet, tad, kad es esmu strādājusi, es vienmēr esmu strādājusi 2. Nē, beigās jau kaut kā parādījās 3. Bet es domāju, ka arī tā var iztikt. Skaņa Latgulas stundē, šodien Latgulas stundī par situāciju veselības aprūpī runājam ar Rutumu Raškinu, kura tikko sanāmusi valsts prezidenta rūkam augstu valsts apbalvojumu atziņības kristu. Raškinas kundze, runājot par tādu kūpēju cilvēku veselības stāvokli, arī ar to jūsu pieredzi. Kāds cilvēku veselības stāvoklis bija tad, kad jūs sācat strādāt uz 40 gadus atpakaļ un šobrīd? Var tai salīdzinot, nedaudz pafilozofēt? Es varbūt teikšu nepopulāri, bet es uzskatu, ka tas stāvoklis ir uzlabojies. Tad, kad es sāku strādāt par ģimenes ārstu, tas bija 2000. gadā. Es uzskatīju, ka ja mans pacients, es tā skatījos, vai viņš nodzīvos līdz 80. Nodzīvoja. Tagad liela daļa, pāri 80, 90. Tas jau ir tāds cienījams vecums. Protams, ka man ir žēl tādu visādu, pārsvarā tā ir vīrieši, kaut gan arī sievietes, kas aiziet tā kā par agru. Ja viņš nomirst pirms 60 gadiem, tad tur ir jābūt kaut kādam īpašam iemeslam. Biežāk tas ir alkohols. Bet tādi slimnieki, kas ārstējas, kas atnāk, kas atrod kontaktu ar savu ģimenes ārstu, es gribu tie dzīvo tīri labi. Es gribu teikt, ka svarīgi iedzīvotājiem, cilvēkam parastajam atrast savu ģimenes ārstu, kuram viņš uzticās, ar ko viņš var parunāt par dažādām lietām un visu kaut ko tādu. Un tad ka viņš uzticās, ka tas ārsts nozīmēs tās zāles, kas tam cilvēkam der, ka tas cilvēks lietos tās zāles, ka viņš padomās par savu veselību, viņš ies ikdienas pastaigās, ēdīs to, kas ir pieejams. Bet laukos mums ir pieejama tīri laba pārtika, pašu izaudzēta. Lūk. Un tā es uzskatu, ka mēs tā kā dzīvojam labāk. Ar ko tas varētu būt saistāts palīkam bogotoki? Medicīna atsateistās.
Nē, es domāju, ka tur cilvēkam jāpaliek gudrākam. Attīstās medicīna, jā. Es esmu vai cik reizes teikusi, ka man ir vairāki slimnieki, kurus ātrā palīdzība, paldies Dievam, paspēja aizvest līdz slimnīcai. Un tālāk bija tur visādi notikumi, reanimācija, kardio notikumi un viss kaut kas, bet viņi izdzīvoja. Tagad viņi dzīvo tālāk labu, skaistu savu dzīvi. Tātad arī tas, bet ja tie cilvēki paši paliek gudrāki un tā kā var sev palīdzēt, var pārdomāt par ēšanu, par aktivitātēm un par visu ko. Un tas ir daudz nozīmīgi. Tad jūs jūtat, ka jūsu pacienti soka vairāk aizdomāties tātad par savu veselību? Jā, paliek gudrāki. Par tom vainam slimībām runājot, kas šobrīd ir tāds visizplatītākais? Kas ir tas, par ko jūs redzat, ka šobrīd šos konkrētos slimības ir visvairāk? Kas cilvēkiem tāds ir visnapateikamākais šobrīd? Kaida rakstura slimības? Slimība augsts asinsspiediens un cukura diabēts. Paldies Dievam, Covidam tikam pāri. Bet ir žēl, ka cilvēki tā kā nenovērtē, ka asinsspiediens ir jāārstē. Nesaprot, ka cukura diabēts var ļoti daudz vainas izdarīt. Tas ir tāds sliktākais. Bet mēs zinām, ka tomēr ir samērā arī liela sabiedrības slānis, kas izsakās par medicīnu švaki, kas ir tā saucamī Covid skeptiķi, kuri uzskata, ka vakcīnas tas ir kaut kas gandrīz vai tur India. Kādas ir jūsu dūmas, dēļ ko cilvēkus ir arī te neticība medikamentiem, faktiski viltus ziņu izplatīšana, tāda dezinformācija arī par medicīnu? Šādu cilvēku daļa nav tik liela. Viņu nav tik daudz to Covid visādu noliedzēju un potes noliedzēju. Viņu nav tik daudz, bet viņi tā spilgti izpaužas visās vietās, pamanāmi. Visur viņus redz. Un mēdīnes kāpēc ļoti labprāt par to stāsta. Tā tas notiek. Vienmēr būs labi un slikti, vienmēr būs gudri un netik gudri un tam līdzīgi. Bet runājot par vakcīnām vispār, arī daudz dzirdēts to, ka trūkst kādu vakcīnu, ir šeit kādas ažiotāžas bijušas. Kā jūsu ģimeņas ārsta praksi pīteik, vakcīnu pīteik šo visu, vai tomēr ir kaut kas, ar ko saskarotēs? Katru gadu rudenī tā ir gripas vakcīna ažiotāža mazliet. Cilvēki ļoti labprāt potējas pret gripu. Un, bet man ir ļoti gudra māsiņa, prakses palīgs, kas prot laikus pieteikt šīs vakcīnas, un mums viņas ir vienmēr praksē. Un cilvēki potējas, bet ir kaut kāds brīdis, kad arī nav. Pārējās visas, kas bērniem domātas un potēšanai, un arī pieaugušajiem, un tad tas ir tomēr. Tas, ka pietrūkstu vakcīnas, tas nav pats aktuālākais. Šobrīd arī diskusija par slimnīcu juridiskiem statusiem, piemēram, šobrīd tikko, ka valsts ir porjāmusi Latgulas reģionā lielāko, tātad Daugavpils slimnīcu. Jūsuprāt, kam tad to slimnīcas ir jāuztur pašvaldībai, valstim, jo mēs redzam, ka te situācija ir dažāda? Arī es laikam neesmu tik ļoti valsts vīrs, lai varētu to tā ļoti labi pateikt, bet, slimnīcas, tas ir ļoti svarīgi. Slimnīcas ir vietas, kur ir uzņemšana, kur cilvēks var griezties. Slimnīcas ir galu galā nodaļas, specialitātes, kur cilvēku ārstē, izmeklē un tā tālāk. Slimnīcas ir vietas, kur ir izmeklēšanas, medicīniskās ierīces.
Slimnīcas tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēku ir kur aizvest, kur izmeklēt un saņemt palīdzību. Galvenais jau laikam saņemt palīdzību. Cilvēki tur griežas paši, tur vetātrā palīdzība, sūta ģimenes ārsti un citi speciālisti. Un, teiksim, tai slimnīcai būtu valsts atbalsts, manuprāt, jāsaņem tā pietiekoši. Ja tagad ieklausās, tātad Gaļezerā gāja runa par to, ka tur ir neatmaksātas naudiņas diezgan daudz. Daugavpils, kāpēc runa par Daugavpili? Tāpēc, ka arī tur nesaņēma visu izstrādāto naudu, ko viņiem tā kā vajadzēja nopelnīt. Tak viņiem to nesamaksāja. Es tā saprotu. Kā es to zinu. Tā kā es domāju, ka par slimnīcām valstī vajadzētu ļoti domāt. Runājot par zoļu cenu modeli, arī par to ir daudz diskutāts, arī tajos pašos sociālajos teiklus runots par to, kādas ir tos cenas vienā vai otrā valstī. Kā jūs tu zoļu jautājumu šobrīd redzat? Jā. Es tā saprotu, ka Latvijā tomēr tās zāles ir ļoti dārgas, bet tai pašā laikā teikt, ka viņas ir nepieejamas. Arī tā kā nevar. Un, teiksim, tad, ja tās zāles būtu lētākas, arī slimnīcām būtu lētāk. Protams, ka es gribu, lai tās būtu lētākas. Uzskatāt, ka padorgas šobrīd, jā? Es uzskatu, ka dārgas gan. Un ja paklausās, kā ir citās valstīs, ja tur ir izrakstīta recepte, tad to slimnieks saņem vispār bez naudas. Aptiekā vienkārši kā pēc receptes saņem, tad pie mums, pat tādām atlaidēm, kā diabētam un vēzim un kaut kam tāpat, tur ir kaut kāds santīms jāpiemaksā klāt. Tā kā tomēr es domāju, ka Latvijā tās zāles ir dārgākas kā citur. Bet, lai tos zoļus nevajadzētu, ļoti svarīgi ir šī veselības profilaks, rūpēšanos par sevi. Jūsuprāt, pīteikuši mēs Latvijā šobrīd strodojam ar tādu veselības profilaksi, pīteikuši daudz mēs arī dažādoku sociālu kampaņu, sabiedrības uzrunošanas par to, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Es domāju, ka ne, protams, nav, bet te atkal ir jāzina, kas uzrunā. Tas jau mēs atkal nonāksim pie tiem plāšņikiem, kas nolieks Covid, kas nolieks potes un vēl kaut ko. Tātad, tā kā es zinu, kā citās valstīs, kā Anglijā, tur ir tā, ka ir tādas programmas, kur profesori lasa kaut kādu lekciju par kādu no slimībām, par kādiem medikamentiem. Piemēram, tā varētu būt runa par koronāro asinsvadu slimību un statīnu lietošanu. Tas ir pret holesterīna zālēm. Lūk, šis profesors, kurš ir pazīstams, viņš lasa lekciju kaut kādā zūmā kaut kur, un stāsta par to, kā tā slimība norit, kādas ir medikamenti un to lietošana, un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad ir vajadzīga populācijas izglītošana, cilvēku izglītošana, bet tikai tam ir jābūt augstā līmenī ar tiem cilvēkiem, kam uzticās. Teiksim, gluži žurnālists vai gluži nezinu, kas nevar lasīt lekciju par slimībām. Tad katram jodara savas profesionālais darbs. Tas gan, jā. Mēs noskaidrojam, ka jūs savu profesionālo darbu beigsit 20. decembrī, nodūsit šos
ģimeņu sorsta praksi doktorei Feldmaņai. Ko darēsit pensijā? Tas dors un tos bītētis? Baudīšu. Es iešu uz biblioteku, lasīšu bibliotekas grāmatas. Bijis laiks visam tam, kam nebija laika. Jā. Pat Ciglīti izlasīju ļoti labi, ļoti man patika. Un sarunas noslēgumā, kāds var būt jūsu vēlējums gan jūsu jaunajai aizstojajai doktorei Feldmanai, gan arī visiem pacientiem faktiski tai darba mūžu noslēdzot? Lai viņiem paveicās, lai atnāk veiksme, varbūt zināšanas, varbūt diezin kas, bet kādreiz vajag, lai vienkārši paveicās. Lai naudas pietiek, lai bērni labi izaug, lai pateicību saņem. Paldies, katru dot laiku šodien dazadaļāt Latgulas stundī. Šodien Latgulas stundī sazarunojamies ar Rutumu Raškinu, doktorinu Viļakas, kurā 20. decembrī dūsīs palnātā atpūtā. Vērais arī doktori Rutumu Raškinu sveicam ar valsts augstu apbalvojumu atziņības krustu, ko jai no prezidenta rūkam saņēma 18. novembrī. Paldies par sarunu, lai tas tāds jauks, pateikams laiks pensijā.